Ēka iespaidīga un tanī atrodas vēl tik nozīmīga un būtiska iestāde kā prokuratūra ar visu tās vadību. Prokuratūra jau pat par sevi vienmēr no senās Romas laikiem ir bijusi valdnieka acis. Tātad tā ir iestāde, kas visu novēro un visam seko līdzi. Ir viens notikums, kas varēja beigties arī ar kaut kādu būtisku incidentu, bet par laimi tas tā nenotika. Tas ir 1990. gada septembris, tātad vēl 2 nedēļas pirms tika nodibināta Latvijas Republikas prokuratūra. Pagraba telpās atradās tā saucamā kamīna zāle, kurā notika dažādas svinības, un šajā zālē notika arī tajā dienā mana 30 gadu jubilejas svinība. Beidzām svinēt un aizgājām projām, viss bija kā parasti, bet izrādījās, ka nepilnu stundu pēc tam, kad mēs bijām atstājuši šo ēku, šajā ēkā ienāca šī specializētā milicijas vienība, kuras uzdevums bija kontrolēt mūs, nepieļaut nekādas pretpadomju darbības un mēģināt jau pašā saknē apslāpēt šīs neatkarības kustības centienus. Grūti pateikt, kas būtu noticis, ja mēs būtu satikušies tajā vakarā. Nedomāju, ka tā būtu tā draudzīga un miermīlīga.